šodien raidījumā keram Norvēģijā zivis, tātad Norvēģijas jūra, blakus kaut kādai salai. Atrodamies netālu no Svalbēras, jeb kā atskaites punktu varētu minēt šitien paši laikam rietumi Norvēģijas apmēram. Ļoti vispār interesanti skati. Un jā, šodien stādas aiz mums mēģināsim sadabūt kaut ko ēdamu. Ja es nokļaušu šodien zivi, tad sanāks, ka atbraucot ciemos, es barošu ģimene, nevis ģimene baros man. Domāju, tagad mēs varētu turpināt filmēt, kad jau esam mūsu zvejojam 45 kg zivis. Ja gudīgi nesūda vispār. Man šķiet, ka it kā eholators strādā, ka zivis ir, bet reāli man šķiet, viņam te nav. Vai nu vienkārši šodien nav sopas diena. Es nevaru to saprast. Tur puiši ar mašīnām zvejo. A mēs te kā, nezinu, kā laikmets kaut kāds. Ar roku valkā. Nu, toties fitness, jā. Es tik nesaprotu, kaut kāds bojas stāv, būtu te pievarot kaut kādā vietā. Un es nezinu īstenībā, kādām sajūtām jābūt, kad... Ir. Ir, jā. Nu, kādas ir sajūtas? Короче, pirmā zivspuši. Ir. Tu runā ar publiku? Короче, ar publiku jārunā, jā. Vēl ko zivi no 60 metru dziļumā. My first! Ļoti maza. What do we do now? I don't know. Līdz ūdeni. Tai žauna, pa ūdeni tikai. Nav, strādā. Paga. Ot uz šī tēka šodien tikai nokļūt mana pirmā zivs, un pirmā zivs šodien uz šīs vaivas. Nedaudz par to, kā tas viss izskatās. Tātad, izdīti un primitīvi, ļoti interesanti ir tas, ka ākis ir trīsžuburu, bet alumīnijā. Viņš ir viegls, bet mēs zinām, ka alumīnijas ļoti lokās, tāpēc tas ir diezgan dīvaini, jo parasti zivis ķer te apmēram ap 45 kg. Lūk, par šo dzelža gabalu, tad redzams 430 gramu. Tādu var pa galvu iedot, reāli nosast. Vispār īstenībā es nezinu, kā šis te strādā. Jūs redzat, viņš drusku ieliekts, iespējams viņš, kad viņu raustos augšu, viņš taisa kaut kādu nav jau bildīti, un tāpēc zivs ķerās klāt. Lielu lomu spēlē šis te sarkanais īstenībā. Es bieži agrāk skatījos copas reidījumus, tāpēc zinu apmēram, kas un kā. Viņš pieviena zivi kā sarkanā astīte. Leska apmēram simtniece, jeb 1 milimetrs. Es domāju, varbūt pat lielākā. Parasti rinkiklis un karabīna veidīgais stiprinājums. Ļoti visprimitīvi. Pats šitais atgādina ļoti zvejas. Es atvaidu atpakaļ. Ļoti primitīvi. Gandrīz kā ziemā uz ūdam, kad mēs liekam uz ezera, jā? Principā tas pats tikai te tu jūti ar roku, kad zivs ir piekierusies. Īstenībā diezgan bailīgi tā turēt, jo jau liela zivs, kad tu esi apkīties ap roku, liela zivs taču var nedaudz, ja var leska, ja palko, var ļoti iekieties stipri rokā un varbūt pat sagriezt roku. Es tā domāju, bet es īsti nezinu. Mūs par to nebrīdināja neviens drošības nekādos noteikumos. Tagad Juhits, конечно, lielas ar savu lielo zivi, bet es biju pirmais, kurš šīs vaivas nokieda zivi. Lai man viņai neliela, bet es biju pirmais. Tāpēc arī savdabīgs prieks. Bet nekas,
arī kamerē es saku, ka es nepainīšu nevienu citu pie šitā instrumenta. Kas te pa mēskubu? Kamēr... Ir šovais. Šovais, jā. Nevienu citu nepainīšu pie šitās ēsmas, kamēr nenokiešu ojāk uz divu parādu. Tak što, es domāju, un ja šodien tas nebūs, tad mēs nebraucam mājās. Savu atļauju vokšu. Teica, zvejo brau, vai tad man Tīnām vaļā apmēram, dzinums ir kaut kur 60-70 metru. Jau citus mācā nav. Vai viņš mācā? Viņš pamācā. Viņš var man. Aiz rociņas man. So. Tagad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Visi tur. Jau valku rokā un raustā. Atvaidīsim metriņu. Jau, ka zīves apakšā parasti steigti. Ko? Jā? Ir, jā. Otrās zivs. Jā, ja atkal mazais pat terētīšu, es просто viņu izmetīšu tādu. Tomēr, ka izžotīšu mazliet. Yes, nost, redāk. Nebildēsies ar savu trapeļu. Nu nobildē, ko jau? It's different fish that I catch before. It's the same type of fish, but the color is different.